Skatās uz to. Es absolūti atsakos pakļauties šai provokācijai, Aleksandra. Un tad tu ej par producentu. Nu, vajag tā kā izlemt, jo tas ir sāpīgi un tas ir arī procesā sāpīgi. Kas arī ir interesants stāsts, var pastāstīt, lai mēs aizpildītu ēteru, ja jums vairāk nav jautājumu. Radām kultūru. Čau! Esi sveicināts vai sveicināti Latvijas Kultūras akadēmijas podkāstā LKA runā, un tu klausies ciklu Radām un rādām kultūrā. Te atkal es Marta no 2. kursa sociologiem un menedžēriem. Un Aleksandrs no aktieru mākslas 4. kursa, un mans vēderiņš arī. Es nedzirdēju. Par to, kā ir būt aktrisei un ko dara producente, dzirdēsim no šīs dienas viesēm. Čau, Laura Siliņa! Čau, Marta! Un Alma Kušķa. Čau! Laura, kas esi tu? Ko dari tu? Es esmu cilvēks un es sēžu. Es tikko padzēros. Ok, un ko dari ikdienā vispār? Ikdienā ir daudz darbi. Ikdienā ir daudz darbi. Tu tā ļoti precīzi vēlēs no brīža, ka es ceļos augšā. Tu vari izstāstīt. Tu vari nofiltrēt tikai nepieciešamo varbūt. Tu vari sevi pasniegt, kā tu vēlies. Šobrīd pašā sākumā, kamēr mēs nesākam definēt. Jo tās darīšanās jau ir baigi daudz. Jā. Tā, ko es daru ikdienā, es tādu sajūtu, ka es visu laiku kaut ko daros. Daros. Par kaut ko maksā, par kaut ko nemaksā. Tad par kuru mēs runājam? Varbūt drīzāk par to apmaksāto. Par to apmaksāto. Par to. Jā. Es strādāju Latvijas Nacionālajā teātrī. Tur man maksā. Tur man maksā, jā. Katru mēnesi. Aktrise. Es esmu aktrise. Jā. Un tā ir tāda pamata nodarbošanās. Un attiecīgi tur ir vēl daudz visādi atzariņi. Ok, ar to sākumam pietiks. Un Alma? Man maksā, vai es dabonu to naudu, lai varētu samaksāt saviem pārējiem kā producentei. Es strādāju tikai ar teātri, skatuves mākslu plašāk. Man labāk patīk tas termins. Tās vietas ir vairākas. Tās galvenās ir Valmieras vasaras teātris festivāls, kas ir tāda stabila puslodze, un tad ir tāda apvienība kā Istabas teātris, kas ir otra tā lielā. Been there, done that. Jā. Gan? Jā, esmu Valmieras vasaras teātra festivālā neesmu piedalījusies, bet es Istabā esmu spēlējis, jā. Īstenībā mēs tā sākām. Tas bija tas pirmais, jā. Tad jūs varbūt esat pirmās mūsu vieses, kuras sadarbojās savā starpā. Mēs esam strādājuši. Jo tas koncepts bija tāds, ka mēs izvēlamies abas puses priekškaram, un ka tie cilvēki varbūt ir sadarbojušies savā starpā un var pastāstīt, no A līdz Z, kurš ko dara tajā visā. Un neviens līdz šim nav strādājis kopā. Jo tevi redz uz skatuves, bet tevi neredz uz skatuves, tu esi aizmugurē. Bet principā jūs atbildat par vienu un to pašu produktu. Jā. Tur sākās tā problemātika tajā, ka projekta teātris no repertuāra teātra atšķirās ļoti. Tad atkal savukārt viss tā pieredze, kas mums ir, ņemot vērā, ka mēs arī, man šķiet, es nesamelošu, ka tev arī tas bija, principā tāds sākums, vai ne? Tu biji akadēmija. Bišķiņ jāatcerās. Vai man bija 1 vai 2 bērni? Man liekas, ka 1. Nezinu, vai tas. Man liekas, ka pēc tam bija pēc Istabas fabulas, tad tu aizgāji ar otru, un tad nāca Vafeļu sirdis. Vafeļu sirdīs jau bija 2? Jā. Paldies tev, Alma. Baigā blurā viss man tur ir. Es šitā atceros, jo man tā šķiet. Tā varētu būt. Jo mēs sākām, tev bija 1. Jā. Fabulas, jā. Tev aizgāja, atnāca Ants tavā vietā. Jā. Un tad tu atgriezies uz Vafeļu sirdīm, tad tu aizgāji uz Nacionālo teātru. Ļoti laba atmiņa ir producentiem, lūdzu. Jā, tā arī, starp citu, ir viena no lietām. Šāds
šis ir diezgan tipisks. Jā. Es domāju, ka šīs attiecības tikko ļoti precīzi iezīmējās. Ir producenti, kas visu atcerās un visu zinu piefiksē. Un tad ir šie... Un tu kaut ko tur izdarīji. Jā. Par to atbildīgi. Nē, es ļoti spilgti atceros izrādes. Es atceros tās izrādes, pie kurām mēs kopā strādājam, bet visus apkārtos dzīves faktus tie ir ļoti ātri. Mainās un iet uz priekšu, tā kā grūti piefiksēt. Darbi. Nu, kā jūs nonācāt līdz saviem darbiem? Kādi dzīves lēmumi, notikumi, novadījums līdz tam, ka jūs izdomājāt būt aktrise un producente? Alma? Labi. Vispār es esmu jurists pēc izglītības, bet tad, kad man bija 18 gadi, tad es aizgāju pieteikties darbā par galeristi uz tādu galeriju istabu. Un kaut kā tur notika tā, ka mums ar īpašnieci Lindu Lūsu tik ļoti labi saslēdzās, ka es arī sāku strādāt par vadītāju ļoti ātri un beigās kļuvu tā kā par izpildu direktoru. Un tā mana profesija bija tā kā jurisprudence, bet reāli strādāju es mākslas galerijā un strādāju es ar vizuālo mākslu. Bet mana ievirze bija tāda, ka es tomēr esmu vairāk šis te administratīvi, organizatoriski, tehniskais cilvēks. Es vairāk darīju visu tāpat kā producents. Es nebiju ar to radošo tik daudz, kā tieši ar to visu organizatorisko pusi. Un tā es strādāju, pabeidzu studijas, turpināju strādāt, un man ir tāds bērnības draugs, režisors Jānis Notiņš, kurš vienu dienu ejot garām istabai, ienāca istabā, un mēs pa jokam, tā jokoties, viņš saka, tas taisīt izrādi. Es saku, jā, forši, taisim izrādi. Un tā tāpa pirmā izrāde. Laura bija Jāņa kursbiedrene, un tā mēs sākām. Un tā arī sākās mans ceļš teātrī. Un tad es pamazām dažu gadu laikā es pārorientējos no vizuālās mākslas, es pārgāju pilnībā uz skatuves mākslu. Kas arī saslēdzās arī ar mani tādu domāšanas mājiņu. Man šķita kaut kā, ka tas ir tas, kur es gribu būt pa īstam. Bet pagād, tu minēji studijas, ko tieši tu studēji, kas bija tā, ko tu pabeidzi? Jurisprudence. Es esmu pēc izglītības, es esmu jurists, un man nav cita. Un tad vienkārši likumsakarīgi kaut kā dzīve sagrozījās tā. Īstenībā tas ir tāds papildinošais moments. Es vienmēr esmu zinājis, ka es gribu būt saistīta ar mākslas pasauli, bet es arī zināju, ka es negribu būt tieši radošais cilvēks. Un tajā brīdī, tas notika reizē, tā mākslas galerija ar to jurisprudenci notika reizē, es sapratu, ka man ir jāiet uz tiem juristiem, jo es jau sākšu strādāt tajā mākslas galerijā, un ka man vajag to tādu, man gribējās tādu tīru, klasisku izglītību, man gribējās tādu ļoti tādu disciplinētu, es neteiktu, man bija grūti arī, man bija ļoti grūti, man filozofijas iet vieglāk, man bija tā pašai sajūta, droši vien, ka to jau mēs neviens nevaram pārbaudīt, bet man pašai bija grūti, ka man ir ļoti jāliek sevi tādā tehniskā rāmī ļoti, bet es uzskatu to par svētību savai domāšanai, ko man tas ir iedevis. Pēc tam, varot strādāt praktiski, es esmu ļoti priecīga, ka es izdarīju tādu izvēli. Absolūti pretēji. Neko nezināju, neko nesapratu. Un pilnīgi nekāda pamata šīs profesijas izvēlē nav. Neviena tāda pamatot argumenti. Ir iestainīgi. Tu nevarēji tā kā dienu iepriekš tu nevarēji to izlēmt, jo tev bija jābūt sagatavotai programmai. Jā, bet tu prasīji, kādi darbi mani noved līdz profesijai, tur bija pārsvarā nedarbi. Dzīves notikumi. Tāds formulējums arī skan. Kā tas iegrozījās tajā, ka tu nonāci līdz iestainīgiem? Pēc vidusskolas es vispār nezināju, ko mācīties tālāk. Bet man šķiet, ka ir jāmācās, un man bija tāda vēlme, ka es gribu kaut ko tālāk darīt, bet nebija vispār, tā kā pilnīgi nekas neaizķerās. Un acīm redzot, bija kaut kāds tāds, kaut kāds katalizators, bet man gribējās, lai man tas interesē, ko es izvēlos. Es negribēju vienkārši paņemt un mācīties mācīšanās pēc. Bet līdz tādai izvēlē es arī nonācu, ka es iestājos, tāpēc, ka ir kaut kur jāiestājās un mācījos, jau ir jāmācās, bet es priecājos, ka pēc pirmā semestrā es sapratu pietiek, un es noliku visus tos eksāmenus, kas tur bija,
Un viss un izstājos ārā. Un tad, jā, un tad es gadu vienkārši biju, baudīju. Un, jā, un es ar to es ļoti lepojos, ka es devu sev šo iespēju vienkārši atnākt tam notikumam vai cilvēkiem, un, ka man radīsies tā sajūta, ka šo es gribu darīt. Un, jā, un tā viņi atnāca ieraudzīt tos iestāju eksāmenu kaut kādu to, es pat nezinu, kur, kaut kāda lapa, kaut kāds raksts kaut kur, un tad tas bija tāds vairāk kā actions. Jā, devai. Bezdevai. Es aiziešu, un bez kaut kādām tiešām, bez tādām ekspektācijām tikt iekšā. Tas bija kā piedzīvojums, kā fun, kā joks, ja godīgi vairāk kā joks, jo es atceros, ka es vēl domāju, ka interesantākais būtu nostāties tās žūrijas priekšā, jo man bija stāstīts, ka tur esot apmēram kaut kādi 10 cilvēku žūri, un tā vēl bija Kultūras akadēmijā, tajā telpā, kur baleta nodarbības notiek, tur bija tāds garš galds, un kaut kādi 9 cilvēki, 10 sēž, un tu izēji viens. Un man šķiet, tas būtu ārkārtīgi interesanti, kā ir justies to cilvēku priekšā, bet man nebija kaut kādi tādi mērķi vai sapņi par kaut ko tālāku šī profesijā. Man likās, ka pirmā kārtā man pateiks paldies. Vai tur pusē. Tā arī vispār bija līdzīgi, kad es, man liekas, skaitīju to dzejoli. Pirmo man pusē pateica paldies. Man likās, tas arī tad arī ir. Man šī tur nekad neļauj līdz galam to dzejoli. Es tādā brīdī dzejoļi, diemžēl. Un Einu sazina, kā ir labāk, ka tev atļauj norunāt līdz galam, vai ka tev pārtrauc pusē un pasaka paldies. Un tu redzi tos cilvēkus, kas tur jūg prātā un tikai vājprātīgi nervozē, un tur izšķirās likteņi, un tāda ekstrēma tā gaisotne ir, jā. Tā, un tad, bet tajā 4. kārtā, tad bija tā, ka 4. kārta tas ir kolokvijas, kur jārunā ar viņiem draudzīgi. Pēdējā, jā, laikam, kad 4. Jā. Un tajā bija, ka likās, tagad izkrist negribētos. Un vajag interesanti, ka tā pēdējā kārta, kur ir visnesaprotamākā, kur klīst tādas mīti, ka tur kaut ko prasa, un ja tu atbildēsi sūdīgi, tad tu krīt ārā. Pilnīgi vienalga, cik tu biji labs tajās iepriekšējās. Tie kaut kādi tie mīti, kas tur klīst, un tad tu ej iekšā, un tev liekas, tad tagad gan jau es viss atškarēšu un iešu tālāk savā dzīvē. Bet, jā, cik interesanti, ka tas patiesībā ir diezgan pretēji tam. Absolūti, jā. Jo viņi jautāja, lai vienkārši pamanītais tā visa, kas pirms tam ir bijis cilvēku. Jā. Ka tu esi adekvāts. Un cik grūti ir arī savienot, ka tajā kolokvijā tieši tie cilvēki, kas ar tevi sarunājas, viņi jau grib redzēt tevi tā kā, atbrīvotu un ka tu esi atvērts un spējīgs ar viņiem sarunāties, bet tie jaunie cilvēki tiekot līdz tai 4. kārtai, viņi vienkārši jau tik sažņaugušies pēc tiem visiem stresiem, ka tur iet iekšā cilvēki, trīcot, nāk ārā, un tur rauda cilvēki. Jā. Un tad nāk tie cilvēki ar savām mammām, un tad tās mammas klauvē pie loga, un grib runāt ar žūriju, tur ir rīktīgi drāma. Viņiem taču pēc tam līdz 1. septembrim notiek tas drāmas, cik nāk pie ķimelēm, Senkoviem, pie visiem. Sveiki, jūs saprotat, kam jūs atteicāt? Jā. Mana meita var maksāt arī 2 reizes vairāk. Jā, tas ir šitā. Jā. Tā. Bet, diezgan jauki. Iestāja eksāmena aktieros, tas ir vesels temats podkāstam. Es jums pametu ideju paņemt kaut kādas 3 paudzes aktierus un lai viņi padalās ar iestāja eksāmena stāstiem. Tur ir leģendāri. Cik pedagogi var izstāstīt to stāstu? Tur jau vispār. Jā. Tā. Alma, tev nebija jautājums? Jā, jautājums. Jā, paldies. Tu minēji, ko te tu pirmo mācījies? Iestājies, vai tu negribi atklāt? Es vienmēr atturos to atklāt, bet es nezinu, kāpēc. Es nezinu, varbūt tā ir tāda kaut kāda šaubas par to, ka tas varētu kaut kā slikti atsaukties uz to izglītības iestādi, bet tā gluži nebija. Es iestājos reklāmistos. Jā. Stradiņos. Un
tā. Kāpēc, lai tas būtu slikti priekš viņiem? Nu, es nezinu, man liekas, kaut kā, ka bija garlaicīgi, jā, ka tu tā kā aizgāji? Jā, man vienmēr šķita, ka nav svarīgi to minēt, un tagad, es to pateicu. Vienkārši interesē, kā tu tā stāstīji par to vienu gadu, man vienkārši, kas tas bija, ko tu, tā kā, es nezināju, ka tas... Jā, man bija tāda iespēja, tā kā saskarties ar tādu augstskolas vidi, un es atceros, ka tajā pirmajā kursā, kurā es biju tajos straņos, tur nāca tie kursu biedri, viņiem visiem jau tur tādi portfelīši, un tur tādi tā kā wannabe pieaugušie, un kaut kas jau tiek jau tā baigi darīts, un es ļoti, tā kā neiejūtos tajā vidē, absolūti, man šķita. Varbūt tas arī ir no svēra, domu biedri, ja man tur uzrastos, teiksim, kaut kādi cilvēki, tad varbūt tā kā var turpināt to piedzīvojumu tajā augstskolā, bet redz, kaut kā man ar vienu nebija tāds cilvēcisks. Tādā ziņā akadēmijā tev daudz labvēlīgāk tā. Zinu, man bija interesantāk. Akadēmijā nenoliekšu, man bija interesanti jau iestāja eksāmenos. Un tad tas, kad tu skaties, kas ir tas cilvēku loks, kas paliek no kārtas uz kārtu, jo redzi, ja arī tur man liktos, es vispār neredzu sevi ar šiem cilvēkiem, jo es jau saprotu, ka tie ir 4 gadi, vienam gar otru berzējoties, baletā, kustības nodarbībās, aktieru meistarībās, tur bišķiņi ir, jāizsver, cik tu ļoti tā kā esi gatavs tajā visā piedalīties. Bet tu minēji par, sauksim to par gap year, tu paņēmi sanāk gadu pauzi. Izstāsti, kas ir gap year? Akadēmiskais. Jā, akadēmiskais gads. Ka tu iestājusies. Nē, man nepatīk tas akadēmiskais. Viņi vienkārši iestājās un viņai bija vēl 9 mēneši. Bet redzi, vārds akadēmiskais gads termins paredz, ka tev ir tā kā gads, jā, tev ir kaut kāds terminēts laiks, cik ilgs, bet es gāju beztermiņā. Jā, bet tik un tā bija tas gads, ka tu neko nedarīji. Tu nebija nekur iestājusies, vai ne? Tāds pauzes gads. Ko tu vari, vai tu viņu tā kā... Ja man liekas, ka ir tāds, nezinu, runā, ka man liekas ļoti daudziem ir bail ņemt šo. Jo liekas, ka kaut ko pazaudēs. Tikai iegūsiet. Tikai iegūsiet. Es piemetīšu pie šī klāt, jo es nācu un es tieši domāju, ka man... šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi, ko man gribās pateikt tieši jaunajiem producentiem. Un tāpēc, es atcerējos tagad, es esmu satikusi vairākus vienkārši, un tā bija mana kļūda, ka es jaunībā ar tādu ļoti lielu tādu, atbildības sajūtu, un tādu, es tur, esmu iesaistījusies tajā darbā, un es neaizbraucu nekur prom. Es tā kā neaizbraucu no tā ritma sava, kur tu jau esi uzņēmies kaut kādus jau darbus, vēl kaut ko man likās, ka to nedrīkst, es pazaudēšu vietu, es uzmetīšu cilvēkus. Tā kļūda, vajag darīt. Kas sasaucās ar tevi, vai ņemt to brīvo gadu, vai braukt mācīties, vai pastrādāt, tas viss tikai dod klāt. Jā, es absolūti piekrītu. Jebkurā laikā. Man liekas, ka dzīve ir pārāk īsa, lai cik tas saldi skanētu darīt kaut ko darīšanas pēc. Un vēl tas arguments par to, lai nepieviltu cilvēkus. Tas vispār tieši kārtībā. Es to saprotu. Es to ar to mācos, jā. Bet cik ļoti arī labvēlīga tā vide tagad pašlaik ir priekš studentiem uz praksēm vai uz kaut kādām iespējām, gan producēšanā, gan aktieros? Cik bieži jūs sastopaties ar jauniešiem, kuri ir ieinteresēti un nāk un jautā un mēģina kaut ko darīt? O ko jautā? Jebko. Vai tu bieži sastopies ar studentiem praksē vai skolniekiem, kuri nāk uz praksi? Kāds viņiem vispār ir iespējas arī parādīt, tā kā uzzināt vairāk par aktieru meistarību vai par producēšanu? Es īsti nezinu, kas viņiem ir jāuzzina vairāk par aktieru meistarību, lai viņi iet uz izrādēm, skatās, un vai tev patīk vai nepatīk. Neviens jau neko baigi neizstāstīs, manuprāt. Ko es viņam varu ieteikt? Var ieteikt 3 izrādes, lai tie studenti un skolnieki saprot, vai viņiem vajag iet uz aktieriem vai nevajag. Es negribu uzņemties šādu atbildību. Tas absolūti tā iedomājas tas ir tavs subjektīvs viedoklis. Bet tu man tagad prasa, lai es nosauc 3 izrādes? 3 izrādes nosauc. Lai ko? Lai nevis kaut kā audzinātu viņu gaumi vai vēl kaut ko, bet kuri vislabāk viņi sapratīs to profesiju. Ka viņi skatās uz to. Es absolūti atsakos pakļauties šai provokācijai. Aleksandr, es to nedarīšu. Es domāju, tur jau saknē ir nepareizi.
Tev vajadzēja pateikt, 3 bija, kaut kāds izrādes, kas vairs netiek atjaunots, un viss, jūs dzīvi producentu domāšana, redzi? Beigusies, jūs nevarat vairs uzzināt. Jā, tagad jau viss ir iefilmēts. Un tā. Bet redz, jā, bet tas ir tāds, es saku, kaut kādā ziņā, tāds intīms un personīgs kaut kāds tāds process, jo, redz, kaut kādā izrādē mani tas ļoti uzrunā, un es viņam iesaku, un viņš aiziet, viņam tā. Nē, es sapratu tavu jautājumu. Jā, bet tajā pašā brīdī jau neviens arī neteiks, ka tu esi kaut kāds patiesības pamats. Jo vienkārši ir jau, tas prakses arī ir domāts tam, lai cilvēks, piemēram, aizietu, pamēģinātu, un viņš varbūt saprastu, ka tas nav tas, un ar teātri un producēšanu man šķiet tas ir nedaudz grūtāk nekā ar darbu Maksimā, kur tu vari diezgan viegli saprast, kas tas ir un kas tas nav. Lūdzu, tev ir atbildi. Producēšana vienkārši ir kaut kas cits. Es saprotu, kāpēc tu tā kā, grūti atbildēt, ja aktieru profesija tā tomēr prasa kaut kādas citas to sistemātiku. Producēšanā praksa ir ļoti vēlama. Tas pareizi, to vajag darīt. Kur ir tā lieta, ir tā, ka nav jau mums tā sabiedrība tik liela un plaša. Un tās iespējas tik ārkārtīgi daudz, un arī ir, tāds jautājums vienmēr par to, vai jauns cilvēks ir gatavs darīt kaut ko par ļoti mazu samaksu vai par velti. Un atkal pretī ir, vai tas, kuram ir jādod šis darbs, vai viņam ir šis budžets, lai viņš, piemēram, paņemtu ekstra vēl vienu cilvēku, jo tā realitāte ir tāda, ja mēs runājam par projektu teātriem Latvijā, tad, lai tu varētu noklāt tos visus, ko tev vajag, tad tādu lielu komandu sev apkārt, kurš tev sklēdīs, tu īsti neņem, un to parasti tomēr veids brīvprātīgi. Bet tas ceļš tajā producēšanas jomā, es domāju, ka caur to brīvprātības principu ir ļoti veiksmīgs. Tas ir, vismaz producentiem, tas patiesībā, es nezinu, kā bez tā var. Kā vispār bez tādas praktiskas pieredzes, kur tu tā reāli, jo tās viņas ir tik ārprātīgi dažādas. Tev no režisora atšķirās no tā, ko darīs producents. Viens režisors ir tāds ļoti tikai par to savu un tikai tajā radošajā, cits atkal ir ļoti praktisks. Viņš, piemēram, lietas grib darīt daudz pats. Tik šausmīgi atšķirīgi, un tikai tā, ka tu pieredzi, ka tu izēji cauri, un es, piemēram, man ir paveicies ar praktikantēm, man ir arī nepaveicies. Es lietoju terminu praktikantēm, tāpēc, ka pārsvarā tās ir sievietes, kas izvēlas producēšanas. Es arī esmu pieķeris sevi pie domas, mums bija jātaisa projekts studijās, un rakstot tammi, es rakstu algās producente. Yeah. Un es saprotu, ka es pat nebiju iedomājies, ka ir vīrieši producenti, jo viņi kaut kur visi pazuda. Tas ir, es esmu domājis par to, ar ko tas ir saistīts. Es domāju, ka tur ir tāds sociālais moments, jo producents ir arī tāds bišķiņ tāds, tāds ar tādu, viņš tā kā uzņemās kaut kādu rūpi par to lietu, un iespējams, bet es neiešu tādās detalizācijās iekšā, tāpēc, ka, man liekas, sēdrokšausās galīgās. Tātad, respektīvi, nav iemesla, kāpēc nevarētu būt arī vīrieši, bet vienkārši praksē viņu ir ļoti, ļoti maz. Es dažu zinu, ļoti foršus, bet viņu ir maz. Bet jā, tā iešana praksē ir labākais, un patiesībā, piemēram, ir brīnišķīgs festivāls Homo Novs, kur tā ir, tur tu vari mācīties pie tik pieredzes bagātiem producentiem, un pat, ja to ar viņu kopā, dari kaut kādu vienkāršāku lietu, tu neesi paņemts tieši kā producents klāt, jo tas vien, ka tu vari vispār redzēt to procesu. Kā tiek risināts situācijas? Es nezinu, kā ir valsts teātros, tur droši vien tas ir mazliet sarežģītāk, bet, katrā arī atšķirīgi, bet tās iespējas ir. Un es viņus noteikti aicinātu izmantot un no tā nebaidīties. Protams, tas vienmēr ir jautājums arī par naudu, bet ir arī tas labu cilvēku, kurš grib strādāt savā profesijā, viņu pamana. Pat, ja viņam nav iedots tieši tas darbs. Man ir nereti tā gadījies, ka es ieraugu tieši caur to, ka cilvēks ir gatavs grīdas izmazgāt, ja viņš pamana. Viņš vienkārši ierauga, pļāts netīt grīdu. Man tas nostrādā daudz vairāk nekā tas, kāda viņam ir izglītība. Tādā ziņā, tas tāpēc, ka, kā man ir vajag, lai
tur būtu izdarīts tas process. Nu jā, man vajag zināt, ka viņš var uzskaitīt visu dramaturgu. Jā, tas to sakarīgumu kaut kādu nodot cilvēkā, jā. Es tagad sapratu par aktieriem un par praksi, bet te ir atšķirība, jo arī ir tāds, es nezinu, vai tas ir mīts, bet tā runā, ka tātad jaunietis, kas nāk stāties aktieros, un jo viņam ir mazāka pieredze, jo viņš ir mazāk gājis teātra pulciņos, jo viņam ir mazāka pieredze ar skatu, jo viņš ir tā kā jaudīgāks pretendents uz šo vietu, jo viņš ir maitāts, nesabojāts, viņam nav ielikts jau kaut kas ir teātris, viņš jau nesāk tur kaut ko spēlēt, viņš nāk tīrs ar tīru uztveri, un viņš ir savā veidā īpatnējs un saudabīgs, un tas viss ir, un tie visi kā plusi. Tāpēc par to praksi, ko tu prasi, jauniešiem, Tad vienīgais iet uz izrādēm un skatīties. Jā. Tā ir vienīgā tā kā prakse, ko var, ka tu skaties un uztver. Bet par tādu praksi, tur cilvēki, teiksim, kā tu praktizēs, teiksim, ko, tur uz tiem iestāju eksāmeniem, tu tur ārprātīgi labi to dzejoli samācies, vai es nezinu. Ko arī neieteiktu. Jā, un kur ir, bet to ir tik nenormāli grūti, tā brīža cilvēka, cik viņam gadi ir domāšanā ielikt, ka jo nepareizāk, jo labāk, jo dzīvāk, gribas jau ideāli, tīri, perfekti, bet tajā brīdī, man liekas, viss tas nepareizais ir tas jaudīgākais. Tagad man bija nesen pieredze strādāt ar studentiem kopā Zirgu pastā, un es pilnīgi dzirdu savu pasniedzēju vārdus, kā viņi teica, kad es mācījos, jūs vēl esat tīri, jūs vēl esat naivi, jūs vēl esat nesamaitāti, un tagad, aizejot pie studentiem, es to pilnīgi redzu uz dēlnes, cik viņi ir autentiski, cik viņi ir, katrs savā veidā īpaši, un tad nokļūstot, teiksim, lielajā teātrī, tas neizbēgami notiek, ka ir tāda tendence uz kaut kādu izlīdzināšanos, lai viss būtu mēreni, uz vēlmi iekļauties, uz vēlmi, tā kā iederēties, un tas attiecīgi uzreiz, kaut kā viss izlīdzinās vienā tādā, vienā taisnā līnijā. Tad negatavoties iestājniekiem vislabāk. Lasīt grāmatas, skatīties filmus un iet uz teātru un ballēties daudz. Cik grāmatas tu izlasīji pēdējā gadā? 2025. tu domā? Nē. Jau vai 24. 12 mēnešu laikā. 24. gadā. Tā, man tagad ir mazliet jāpadomā. Ir ko skaitīt, tas jau ir labi. Tas, jā. Jā, man ir tās 4 iesāktās pie gultas, tās neskaitās, jā? Bet zini, lasīt ir iespēja strādājot šī profesijā, jo, vismaz manā gadījumā, kad man ir kāds process, ir kāds iestudējums, tad man ļoti, ļoti palīdz, literatūra, tas ir, protams, ja ir, darbs, uz kura tiek bāzes taisīt izrādi, tad uzreiz tas vēl attiecīgi kaut kas klāt. Ir iespēja skatīties filmas, man ļoti uzrunā arī mākslas pasauli, kuras, tie iedvesmas avoti ir ļoti daudz, un tas ir liels pluss šai profesijai, ka tu arī iepazīties ar visu kaut ko foršu. Varbūt tad iesaki tās 3 grāmatas, kuras izlasīt. Tā. Te tu piekritīs tātad. Tas jau tāds... Tāda ļoti specifiska literatūra. Teiksim, kas interesanti, tas ir 24. Laikam 23. mēs taisījām izrādi Ričards nekā personīgi. Un tās izrādes ietvaros, kas arī ir interesants stāsts, var pastāstīt, lai mēs aizpildītu ēteru, ja jums vairāk nav jautājumu. Grūti gāja tajā iestudējumā, mēģinājuma procesa laikā. Man ir tāds termins, ka es esmu sausā. Ja ir mēģinājuma process un ja tev prasa, kā tev iet, es esmu sausā. Tā, ka tu nevar dabūt vispār kaut kādu to sasaist ar to konkrēto lomu, vai tā ir tēma, vai kaut kāda vispār, tā kā
Un, tā man bija Ričardā diezgan ilgi, līdz tādam jau mirklim, ka tu sāc jau nervozēt. Un es skatos, tās ir gleznas, tās ir filmas, tas ir kaut kas. Un tad es uzgāju grāmatu, tagad ir iespēja varbūt uzlikt pauzi, un es varu telefonā ātri iegooglēt. Es aizmirsu autoru, tā bija sieviete, un es ļoti baidos arī kļūdīties ar nosaukumu, bet es riskēšu. Look What You Made Me Do, kaut kas tāds bija. Taylor Swift. Nē. Tā ir tāda dziesmas arī viņai tāds nosaukums. Ak, Dievs, tas skan tik slikni. You Made Me Do This, kaut kas tāds bija. Mēs atradīsim, un būs tāds liels ķieģelis, liels ķieģelis, un visa grāmata ir par to, kā viena psiholoģija ir apkopojusi visus, kas viņai ir bijusi praksē stāsti, kur ir šī te bijusi agresija attiecībās. Un tas nav tikai no vīrieša pret sievieti, procentāli gandrīz 50-50, tas var būt arī no sievietes uz vīrieti, un šie cilvēki, kuri to pieredzējuši un kuri ir daudz gadu laikā tikuši no tā ārā, viņi ir dalījušies ar to ārprātīgi smalko, rafinēto mehānismu, ko tie cilvēki veids pret otru. Un tas, kā tas psiholoģiski, kā tas vienkārši, kā viņi tiek otra galvā, kā viņi sāk domāt viņa vietā, kā tas cilvēks pazaudē draugus, tas mehānisms ir pilnīgi viens. Un skaidrs, ka tā ir vienkārši medicīniska diagnoze kaut kāda, jo tie cilvēki jau savā starpā nav pazīstami. Viņi vienkārši tas viens mehānisms, kuru viņi veic. Un tajā brīdī man atlika izlasīt pirmos 3 stāstus, un es sapratu, viss man vajadzēja tikai šito izlasīt, ka es saprotu, ka that's reality, ka tas ļoti, ļoti palīdz literatūra, jā. Tā ir viena grāmata, bet es saku, tā ir ļoti specifiska tēma un neviegla lasāmviela. Absolūti neviegla lasāmviela, bet ļoti jaudīga. Jā. Es īstenībā tādā ziņā tu pateici gan par mākslu, gan par filmām, gan par grāmatām. Es tā padomāju, ka laikam tas precīzākais, ko ieteikt aktieriem, būtu vienkārši paspēt maksimāli visu kaut ko piedzīvot. Ballīts arī, jā. Viss kaut kas vienkārši būt drosmīgiem, ielikt vilcienā bez biļetes un skriet pa vilcienu no kontroliera. Nedarbi, vai taisīt nedarbus. Piedzīvot emocijas, kaut kādas darbības un to visu atcerēties. Precīzi piedzīvot dzīvi, jā. Precīzi piedzīvot dzīvi, jā. Un no producēšanas, piemēram, es arī padomāju, kas tā būtu, ja es tagad statos producentos, vai es varētu, piemēram, savā kaut kādā portfolio ierakstīt to, ka es esmu organizējis skolā tur vakarus, Ziemassvētkus, koncertus pasniedzējiem. Tas tā kā skaitās kā producēšana kaut kādā ziņā. Kas ir tas, ko var iegūt mēģināju uzrunāt kaut kādas grupas no skolniekiem, saorganizēt tur kaut kādu ēdienu, visu kaut ko. Tas ir producēšana taču. Jā, zinām, man no tādas teorijas viedokļa tur Marta būtu zinošāk, jo viņa studēja Kultūras akadēmijā. Es, diemžēl, dažādu iemeslu dēļ neesmu vēl paspējusi tieši Kultūras akadēmijā studēt, bet, manuprāt, es neko neteikšu, jo es neesmu tur studējis, bet cilvēki, kas no turienes nāk ārā, ir ritīgi forši un tā. Tāpēc es nezinu, kas ir tad, ja tu iestājies, ja? Bet no tāda, kā jau es teicu, es tieši tā kā, ja, piemēram, par to, ko aktieris var kaut kā parādīt sevi. Mums, piemēram, festivālā Valmieras pagājušajā gadā bija tāda brīnišķīga pieredze. Mums bija tāda brīnišķīga jaunā producenta Elza Siliņa, kura vienkārši, panāca, ka kapu svētki tiek iekļauti festivālā programmā, principā, kas ir studenti izrāda. Ne jau panāca, bet vienkārši mēs ar viņu strādājam, viņa sāk kā brīvprātīgā. Vienkārši kā brīvprātīgā pieteicās festivālam. Un tad jau viņa nāca jau kā producenta vienā izrādē, un nākamajā gadā jau mēs runājām ar viņu, ka tā kā vēl. Un vienkārši, protams, tas nav tā, ka tas tā sistemātiski, tas ir programma direktoru jautājums par to, kāds izskatās festivāla saturs, bet tas stāsts ir par to, ka, ja tu, par to, vai tu esi gatavs riskēt, ar to producēšanu ir mazliet kā ar biznesu. Tev ir jābūt iekšā tai
sajūtai. Es nezinu, cik daudz viņi var iemācīt. Es domāju, ka gan jau, ka var, no aktieriem jau arī, ir variants, ja, tad tu viņu var tā kā izmīcīt. Bet tur ir jābūt tādai biznesīgai domāšanai. Tas, tā kā, un arī tādai saimnieciskai domāšanai. Un it īpaši, kino industrija, protams, ir atkal cits stāsts. Ar daudz vairāk tehniskā iesaistī, kas atkal nozīmē daudz vairāk producentu, daudz vairāk tehnisko cilvēku, kas maina to veidu, kā tu strādā, bet tādā teātrī tiešām tas producents ir viens no tiem tehniskajiem cilvēkiem, dažkārt pat vienīgais, kurš reāli ir. Un tas tiešām ir par tādu, par tādām, spējām, kuras tu pēc tam akadēmijā izkop, un tā skaitā, tas var būt, es, piemēram, visu kaut ko darīju skolas laikā, un man tas vienkārši ir vienmēr paticis. Vai to vērtē brīdī, kad jūs stājaties iekšā akadēmijā, es nezinu, bet es, kā jau teicu, protams, man arī, interesē, vai cilvēks ir mācījies to, vai viņš ir izvēlējies, bet tajā brīdī, kad mēs darām kopā darbu, tikai tajā brīdī tu var novērtēt. Un tas darbs nevienmēr ir par to, vai viņš spēs saturiski izvērtēt, vai šī izrāde būtu kaut kas, ko, tā kā viņš varētu uzrakstīt projektam, bet tas ir par visu kopā. Gan jau no paša sākuma, kā tu raksti ēpastus, vai tev nav bail zvanīt, vai tu esi gatavs iztīrīt telpu, vai tu esi gatavs pienest, vai tu pamanīsi, ka tev varbūt šajā brīdī, lai gan tas nav tavs darbs, varbūt, ka tev aizskriet uz to veikalu pēc tās ūdens pudeles, un tad tu pamani, jo man ir tādas brīnišķīgas pieredzes ar brīnišķīgiem producentiem, kuras atnāk un vienkārši tu saproti, ka tu vari tikai dot. Un tur cilvēks labāk par tevi var izdarīt lietas. Tu esi it kā skaities tas, kurš mentorē. Jā, bet tā. Jā, tā kā es nevaru par to, vai, respektīvi, skolas pasākumu producentu gadījumā, tās var būt palīdzošas lietas tieši pēc tam tajā prakcijā, bet par to lasīšanu un to, protams, tas jau visiem lasam. Jālasa. Un cik ļoti daudz radošais, piemēram, izpaužās arī producenta darbā, jo es saprotu, ka, projektu rakstīšanā, piemēram, gandrīz viss tiek uzgrūsts uz producenta pleciem. Tur tikai kaut kādas idejas formulē režisori, bet tā kā lielākoties visu pārējo, cik es esmu ievērojis procesā studentiem mūsu akadēmijā, producenti lielākoties cieši no tās birokrātijas. Tur ir tas ir tas, kāpēc man tik ārprātīgi patīk, kāpēc es tieši juristos mācījos, jo tad, kad tāpēc, ka tā galvā es iemācījos ļoti nodalīt to, ka es neesmu radošais, bet man ir jāspēj to aizvest līdz tam, lai tie radošie cilvēki var darīt. Jo tas procesā, tas ir patiesībā dažkārt, un man ir sanācis arī pāriet to robežu. Pirmkārt, tas ir ļoti atkarīgs arī no paša cilvēka. Ir radošie producenti. Ir vispār tāda, Latvijā nav šāda, piemēram, autoru tiesību likumā nav šāda termina, bet vispār ir tādi radošie producenti, ir arī kuratori, kas atkal, tā kā vairāk būtu tas radošais producents, ir tehniskie producenti, ir izpildu producenti un tādā garā. Līdz ar to, tad, kad tās lomas mainās no projekta projektu, tas ir ļoti plašs iedziens, kā, un projektā tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāda ir kompānija. Varbūt tā, ka režisors kopā ar producentu ir producenti. Ja? Režisors ir vairāk radošais producents, kurš piedalās tajā producēšanas procesā, un producents viņš ir producents, tehniskais producents, ja? vai atkal tieši nē, kad ir tā ļoti klasiski nodalītas tās lomas. Tas tā ļoti atkarīgs, bet man liekas, ka svarīgākais ir tas, ka uz ko es esmu aicinājis, kad man ir bijis jāstrādā ar jaunajiem producentiem, es esmu aicinājis tā kā pašam savā galvā saprast, ko tu gribi. Ja tu gribi būt režisors, bet tev kaut kādā iemesla dēļ ir bail vai nesanāk, un tad tu ej par producentu, vajag tā kā izlemt, jo tas ir sāpīgi, un tas ir arī procesā sāpīgi. Vajag izlemt. Tu gribi to darīt, vai tu esi izlēms, man pašai tā sajūta. Tas ir tas, ko es tā kā, vai piemēram par aktieri, ja tu gribi, vai tieši otrādāk, tu patiesībā gribi producēt. Bet tu esi, piemēram,
es nezinu, aktieris, ja, bet tu patiesībā tev reāli patīk tā lieta, ja, tad vajag tā kā, man liekas, ka vajag tā kā izlemt. Man nav bijuši tādu kaut kādu smagu piemēru, bet man pašai iekšā ir bijis vienmēr ļoti viegli. Man nekad nav bijis tāda vēlēšanās, ka es gribētu tur būt no radošās komandas. Man ļoti viegli. Tā kā, un tajā brīdī arī tā projekta rakstīšana ir reāls darbs. Tas ir tavs darbs, tev iedod materiālus, tu viņus vāc, un tev viņi ir jārediģē, un tu viņus rediģē tādā, salīdzinoši tehniskā veidā. Jā, tu nedrīkst iet tur ar savu domu, kā tev tur tagad liekas, kā tev vajadzētu. Bet savukārt, ja tu esi cilvēks, kurš ir izdomājis to ideju, uzaicinājis komandu, un tu esi kā arī kurators tam vai radošais producents tam, ja, kā bieži vien ir kino industrijā vai televīzijā, tad atkal cita lieta, kā tu jau, tad ir atkal citādāk. Tas kaut kā no tā, kāds ir tas darbs tieši. Labi. Tu esi tā kā vairāk skatuves mākslu producents. Laura mums ir aktrise. Un, piemēram, es esmu režisors, un Marta ir scenogrāfa. Vai kāda mākslinieka? Jā, kādas ir mūsu miedarbības? Es tā kā pasaku, man būs šāda aktrise. Viņa paštēlā pašlaik. Es arī, jā. Un tātad es saku, ka man vajag šādu izrādi. Kas tu biji? Man vajag šādu izrādi. Marta pasaka, man šādi izskatīsies tā izrāde. Un Laura saka, es gribu šādi spēlēt ar... Un kas tev ir vajadzīgs no mums? Un kas tev, Laura, ir vajadzīgs no mums? Un kas jums ir vajadzīgs vienai no otras? Kā tas lomas tiek sadalīts? Jā. Kā vispār nonāk līdz kaut kam? Sanāk kopā tālāk? Es paprasītu, lai es saprotu no sākuma, es droši vien pasādātu, nepazītos, vai es esmu gatavs strādāt, jo tā ir producentam bieži vien, tā ir arī finansiāla saistība uzņemšanās. Tādā ziņā, ka tā atbildība tiks prasīta no producenta tajā brīdī, kad kaut kas, tad respektīvi, tu tā kā gribi saprast, vai tu esi gatavs to atbildību uzņemties vai nē. Tā ir viena tāda lieta, bet pārsvarā jau. Jā, nav bijis, ka nē. Un tad es teiktu, uzrakst man radošo vīziju. Ar iesaistītajām personām, kuras tu tur redzi, kādā laika grafikā tu to esi ieplānojis, kurā vietā, un tad sāktos tie jautājumi no tās vīzijas. Tad mēs liktu, tad, kad mēs tiekam līdz kaut kādai vīzijai un tiem personāžiem, kurus tu gribētu, respektīvi apakšā ir jābūt personu vārdiem. Jā, tad tur parādītos Laura, Marta, tur parādītos materiāls, kuru mēs ņemsim ideja, kāpēc un kā. Kurā vietā tas ir projekts, ja? Tad, piemēram, tas ir, pieņemsim, tas būs Dirty Deal teātrā vai Ģertrūdas ielas teātris, kā projekta teātris, ar kuriem, piemēram, varētu mēs sadarboties. Tad mēs uzrunātu viņus, mēs vienojamies, tur atkal būtu kaut kādi jautājumi, mēs tā kā salikt jau tiktu tālāk. Ja mēs darām klasisko ceļu projektu līmenī Latvijā un ejam uz Kultūra Kapitāla fondu, tad nākamais, tā kā mēs ar to savu vīziju, mēs esam tikuši līdz tiem cilvēkiem, tad ir radošās vīzijas no tevis, tad ir radošā vīzija, ja tev ir vēl, piemēram, kostīma mākslinieks atsevišķi, vai es nezinu, kas tu biji? Tu biji scenogrāfs. Parasti jau Latvijā projektu teātros abi divi izrādes mākslinieks. Tad, kas tur vēl, atkarībā no tā, ja tur ir mūzikas autors, komponists vai nē, tad tās komandas, tad pati tā svarīgākā daļa, kas ir diezgan laicīgi jādara, ir jāliek kopā tām, jo tajā brīdī visi saprot, kur ir reāli problēmas. Un kas tad īsti notiks, un kā tas būs, un tad arī saprot, vai var vai nevar. Parasti es visādi tā kā es diezgan ātri gribu to, es, protams, ļoti strādāju visu laiku ar cilvēkiem, ar kuriem esmu strādājis gadiem, un līdz ar to, bet tīpaši festivālā, tas ir svarīgi, tām iedod ļoti lielu rāmi. Tu paredz visus cilvēkus, tu paredz visas situācijas, un tad tu arī redzi to. Tur arī tā patiesībā arī kaut kādā ziņā tā radošā lieta ieslēdzas, jo tu saproti, ka tev nepietiks tam komponistam, tu sāc domāt, ko darīt, vai gaismotājiem, vai kaut kam tādam. Tad tu maini arī to radošo ideju. Tā, viņu var tikai barot, viņš piekritīs par ēdienu. Tā, šis man bija parādā. Okay, wow.
Un tad, manā gadījumā tas ir tā, es eju pa koridoru teātrī, tur ir dēlis, un tur ir balta lapa, un tur ir iestudējuma nosaukums un aktieru vārdu saraksts. Un tad es attiecīgi skatos, vai mans vārds tur parādās vai neparādās. Brīnišķīgi. Tā ir mana pirmā satikšanās ar teātrī, kad tu esi kā štatā, tas strādā šādi. Tas notiek tā, ka tu uzzini. Tas katru sezonas sākumā tas tā kā notiek, vai tas pirms katra iestudējuma? Tas ir šī te informācija parādās jūnijā. Jā. Sezonas beigās mēs redzam. Dažos teātros, piemēram, sūdzās par to, ka ļoti ilgi nevar izlemt tos sastāvus, ka tur līdz pēdējiem ārštāta režisoriem nav skaidrs sastāvs. Tur ir baigi aizplīvots tas process. Es arī par to dzirdēju visu kaut ko, kā tas tur tiek lemts, un kurš nevar izdomāt, un kurš maina savas domas. Es klāt tur neesmu bijusi, bet būtu interesanti, kā tas... Es domāju, tur ir tas radošais tur process. Tie likteņi arī izšķirās, tur tās zvaigznes dzimst, un jā. Piemēram, ja mēs uzaicinām tevi uz projektu. Ārpus teātra? Kādi datumi un cik maksās man? Tas ir vienīgais tavs pieprasījums. Pirmais ir... un ideja, protams, vai tu piekrīsti idejai? Pirmkārt, kas zvana? Tā kā Alma teica. Kas zvana? Tad attiecīgi... tas jau ir baigi daudz. Atkarīgs no tā, kas zvana. Tad es tā. Tātad, kas zvana un... kas tiek piedāvāts, jo, ja tas ir ārpus teātra, tad šie pirmie 2 jautājumi ir, viņi ir tādi pasakaini. Tu vari tur tā pafantazēt, cik jauki, un tā vīzija, ko viņš man stāsta, tas viss ir ļoti skaisti. Un pēc tam ir nākamie skarbā tie jautājumi, kādi ir datumi, un man var, lai cik ļoti patikt tas, ko tu man piedāvā, un es ārkārtīgi gribētu, bet, es netieku. Jā. Un tad, protams, jautājums par naudu arī, kāds ir samaksas un tā praksa par to, kad viss tas pirmā sarunas daļa ir vienmēr tā kā ar tādu pacilātu to balss intonāciju, un būs tas un tas, un tad, kad ir jautājums par samaksām, tas ir vienmēr, tas jau vairs nepārsteidz, bet, tā ir tāda sastāvdaļa. Tad aktieris nav tas cilvēks, kas projektā izlems, cik viņš gribētu saņemt. Tas būs noteikts jau pirms tam. Ja es būtu Angelina Jolie, es noteikti varētu. Tu redz, kāda. Jo es vienkārši sadzirdēju tādu disonanci, ka šeit pateica producents, ka viņš pieraksta to, cik kurš saņems, un tu jautā, cik tu saņem. Līdz ar to, kāds trešais izlems to. Producents apzvana, vai režisori tas tiek izrunāts, atkarībā kāda tā komplektācija, bet, kā ir kaut kāda, tev ir kaut kāds skaidri, piemēram, man ir diezgan skaidrs, ko var vai nevar apmēram dabūt konkrētā projektā. Tā kā līdz ar to... tu par naudu runā. Par naudas runā, jā. Tad tu tā kā no sākuma, protams, uzklaustās vēlmes, vai arī, ja tev ir skaidrs, tas ir, arī strādājot nozarē, tu jau diezgan zini, kā tā kā tu jau zini tās cenas, vai ne? Un tu zini, kas ir absolūti nepieklājīgi, vai kas ir tiešām, atkal no otras puses absolūti, varbūt nesito, bet atkal, protams, Angelina Jolie, vai tā kā, ja tu ļoti gribi strādāt ar konkrētu cilvēku, viņš, un arī tā iesaisti ir arī atkarīga, vai ne? Protams, ja tev ir, kāda ir tā tev iesaist, cik daudz tu iesaisties arī kā autori šajā projektā. Ir jau dažādi projekti. Ir studentu darbi, kur visi pievēr acis parasti un izpalīdz tā kā gandrīz bez... Tur es nebūšu tur būs jājautājums pašiem sev vai saviem biedriem, bet katrā gadījumā es teiktu, ka, protams, tā ir cita situācija, un tam arī ir jābūt citādāk, bet... Tā ir tāda saruna, piemēram, šobrīd, ja mēs visi gaidām, projektu teātri, gaida Kultūra Kapitāla fonda, Rīgas domas. Kurš bija iesniegts janvāra beigās. Konkursi, vai būs tas, ko mēs esam nolēmuši, vai nebūs, to jau mēs uzzināsim tad, un tas jau, un tad attiecīgi ir, protams, citas iespējas, bet, Latvijā tā lobēšana nav diezko, Funevs lobēšanas atvainojos, bet... izkrita man šis vārds no galvas.
tā teikt, visu laiku man notiek sponsori. Tu ļoti ātri atcerējies. Respektīvi, tāda privātā sponsorēšana nav tik ļoti attīstīta tādā tieši naudas ziņā. Nav tāda ļoti plaša, ko mēs tā visi labi, tā ir tāda sistēma, ja, kurā tu tā komfortabli un tā brīvi jūties. Protams, tas nenozīmē, ka viņas nav vispār, bet un tur ir tā naudas lieta, jā, tas ir tas, kāpēc es teicu. Un tajā brīdī, kad ir tām, tur arī tā radošā vīzija mainās. Iespējams, ka tu esi izdomājis ar 5 aktieriem, un tu saproti, tev Laura nosauc, viņi pasaka, viņi nestrādās par tādu naudu. Un tad tā esi uz 3 aktieriem, tad tu vari samaksāt viņiem. Un tad tev ir jāpārstrādā materiāls, vai tev, piemēram, nav bijis dramaturgu. Es nezinu, es šobrīd vispār tā kā peldu tajā, bet tas ir tas, kā tas notiek. Jā, tad, principā, jūs ar Lauru nemaz gandrīz nesaskartos tajā projektā? Līdz pat projekta, patiesībā tas, kā strādāju es, nē. Es zinu, ka ir, kam patīk ļoti strādāt kopā ar radošo komandu. Es strādāju salīdzinoši maz, kad es strādāju tieši ar izrādēm. Bet tāpēc, ka es strādāju tikai ar vienu režisoru un vienkārši tā sadarbība ir tik sena, kad tas ir iegājies. Bet nē, kā es sazvanītos par to, kā tad būs tā ar tām naudām. Sarunāt? Jā, uztaisīt līgumus, un tad es piedalos kaut kādā minimālā, tad es piedalos atkal tālāk, bet tas jau vairs nav producēšanas jautājums, tas ir komunikācijas jautājums, un tur atkal var runāt par to, kas Latvijā notiek, nevis notiek, bet mums ir tā mazā sabiedrība un reāli tajos projektu līmeņa darbos bieži vien tās profesionālās daļas to aizpild vairākas nekā tikai vienu. Un tad arī sanāk iesaistīties kaut kādā ziņā. Piemēram, komunikācijā, kas notiek. Tad, ja Laurai, piemēram, būtu nepieciešams tur grimētavas galdiņš kaut kāds uz vietas tajā projekta radīšanas vietas uz tevi, tad, piemēram, ja viņai kaut kāda rekvizīti īpašie vai kaut kas tam līdzīgs? Nē, tas notiek procesā, piemēram, ja tu strādā par projektu, par projektu teātri tieši, tas ir atkarīgs no tā, vietas, ja, piemēram, tas ir vietā, kurā ir kaut kādi cilvēki uz vietas, un režisors ir pietiekami atvērts arī praktiski, vai kāds tad tev nav jābūt visu laiku uz vietas, bet varbūt tā, ka tev ir jābūt uz vietas, ka kādam ir jābūt uz vietas, un bieži vien tie ir asistenti, un, piemēram, tajā gadījumā tad pieslēdzās tas brīvprātīgais vai cilvēks, kurš ir asistents, kuram varbūt nemaksā tik daudz, viņš pieslēdz, bet kā ir valsts teātros. Vispār kā tevi atrada valsts teātris? Tu gāji klauvēt durvīs, vai? Tā. Jā, kā tu to darbi iespēja pēc studijām? Tur bija? Pagam mirklītis, jā. Piezvanīja Indra Roga, piedāvāja piedalīties izrādē. Bet, es biju absolūti prom no teātra tālu, daudzus kilometrus, gan fiziski, gan mentāli prom no teātra. Es biju ar 2 zīdaņiem mājās. Tu biji pabeigusi akadēmiju? Jā. Cik pagāja laiks? Līdz kam? Līdz tevi uzņēma darbā. Tu pabeidz akadēmiju tur bija daudzi gadi. Un ko tu tos daudzus gadus darīji? Jā. Tu biji profesijā? Nē, man bija... Nē, es uzreiz pēc akadēmijas, es mēnesi pēc izlaiduma apprecējos, un tad ļoti ātri bija pirmā meitiņa, un tad bija Istabas fabulas, pēc tam man bija ātri otrā meitiņa, un mēs uztaisījām Istabas fabulas, un ļoti maz es paspēju nospēlēt, jo es paliku stāvoklī ar otru meitu. Un tad bija Vafeļu sirds. Tad bija Vafeļu sirds, jā, bet tie bija kaut kā tādi pilnīgi ekstrēmi vispār tās pieredzes, kas tur piekritu. Es tiešām nesaprotu, kas tā bija pa... Es nespēju tagad tā kā noformulēt, kas tie bija. Es to nesaistīju ar, es to pieredzi nesaistīju ar teātri. Man nešķita, ka jo man likās, teātris, tie ir lielie teātri. Tie ir kursa biedri, kas... uz kuru tu macījies? Ka tas ir kaut kāda haltūra tev likās? Nē. Man patika cilvēki, kas tur bija. Un arī, ka man bija ar režisoru ļoti labas attiecības, ka tas man bija tūs cilvēks. Man patika tā vide, viņa bija absolūti neordināra, tā bija galerija. Un jo pabeidzot akadēmiju, es gribēju maksimāli tālu būt no teātra. Man vispār tā kā nemaz. I'm done.
Un šis bija kaut kas ļoti pretējs tam visam klasiskajam, lielajam tādam kaut kādam saspīlētam. Tur bija radoša vide, kas man ļoti uzrunāja. Jā, man patika tas formāts. Un jā, tāpēc arī bija tā pirmo reizi piekritu, otro reizi piekritu. Un arī tā otrā reize tās vafeļu sirds, tas ir kaut kāds, kur man bija prāts. Es piekritu es viena pati stundu maucu tādā dienas apgaismojumā, kā ir galerijā īstam, ar kaut kādiem tiem, sākumā viņi bija ļoti daudz. Un teiksim, kur tie 80 bērni, un tu tur esi viens pats, un nav nekāds apgaismojums, vai nav kaut kāds tāds, tur ir pilnīgi, viņi ir tik skarba tā platforma, tikai tu un tie cilvēki, un tad vēl ir liels loks man aiz muguras, kur iet garām cilvēki, tad tur var kāds cilvēks, es spēlēju, tur izrādu, un vienkārši bērni, es kaut ko tur spēlēju, un, absolūti neadekvātā vietā viņi sāk smieties vai kaut kā reaģēt. Un, sākumā tas bija jocīgi, bet pēc tam es sapratu, ka vienkārši aiz loga kaut kas atkal notiek. Tur dažādi, tur vienkārši kāds ar riteni apstājās un skatās, vai tur bija viens tāds bezpajumtnieks, kas regulāri nāca. Un tā viss, tas bija ļoti, jā, un tā bija tāda autentiska pieredze, jā. Un tad pēc tām vafeļu sirdīm, bet kur tu tur? Es nezinu savu dzīves stāstu. Tad pagāja gadi. Es nezinu, pēc cik ilga laika man piezvanīja. Un tad es drīkstu pat. Tad tajās vafeļu sirdīs tu spēlēji, un tad arī tev piezvanīja. Jā? Tad nemaz nepagāja nekāds laiks. Nepagāja. Tik ilgs laiks nepagāja. Tad vafeļu sirdīs tev piezvanīja. Man vafeļu sirdīs nezvanīja. Bija, tu spēlēji. Mēs jau pēc tam lecinājām. Jā. Tas bija tieši, tu spēlēji, tu biji arī uz to vienu lomu, jo tev bija mazi bērni mājās. Jā. Un tad tu aizgāji, tu bija tā. Jā. Paldies šim podkāstam, ka es varu tikt skaidrībā ar savu dzīvi. Pagātni. Ok, jā. Un man piezvanīja un piedāvāja piedalīties izrādē. Indra Roga, jā. Un tad viņi padomāja pats. Es nezinu, ko viņi padomāja. Bet, labi, viņi nepadomāja. Jā. Viņi padomāja noteikti, jā. Bet mēs nezinām, ko. Jā. Un tad, kas pirmizrādē pie tevis atnāca ar līgumu vai kā? Kad vai tevi uzreiz paņēma tā kā teātrī? Neviens mani nekur neņēma un neko man nenesa. Jā, mēs nospēlējām Klugu mūku. Tā! Un tad laikam bija kaut kāda informācija, ka būs darba piedāvājumi nākamā sezona. Es nezinu, kurš man to pateica. Es nezinu. Man nav ne jausmas. Es kaut ko tādu neatceros. Vispār tā nebija tāda oficiāla saruna, ka man kāds nāktu klāt un aicinātu un teiktu, ka mums patīk, kā tu strādā, un mēs vēlamies turpināt sadarboties. Tur tādā ziņā teātrī ir diezgan, jā, tas komunikācijas, viņš ir tāds diezgan saudabīgs tas modelis, jo tur bieži vien tu kaut ko uzzini no kaut kādas ceturtās personas, kur runā par kaut ko tur un jā, un tāda kaktu režija. Ja, pat ne režija, bet kad tu kā iesaistīties par to uzzini gandrīz pēdējais. Man ir bijušas arī šādas pieredzes, ka teātrī visi zina par kaut ko, kur es esmu iesaistīta, bet es to nezināju. Man liekas, ka tā ir kaut kāda arī tāds drosmes jautājums, gan drosmes, gan ētikas jautājums, un tā atšķirās cilvēkiem. Viens uzskata, ka tas būtu jādara tā, bet cits to uzskatā. Manā skatījumā tā ir drosme un ētika, ka tu uzaicini uz sarunu, acis tāds, tu nosauc faktus, tu pasaki situāciju. Man liekas, tas pietaupīt ļoti daudz nervu šūnu cilvēkiem. Arī teātra vidu būtu, man liekas, veselīgāk, jo tas tiktu saknē vienkārši acis pret acis izrunāts un izpaliktu šīs te kaut kādas garās runas un versijas un kaut kādi tie hibrīdi jau viedokļi par kaut ko, kā kurš teica, un tā. Jā, tad atgriežoties. Bija vienkārši darba piedāvājumi nākamajā sezonā. Es atceros, tur bija Ināra Slucka ar man 30 gadi. Laikam arī Putvēņi. Jā? Kas bija trešais? Vēl kaut kāds man bija. Man nebija pie Kairiša trešais. Es zinu, ka tie bija pie Elmāra Seņkauta. Tas bija otrais. Pirmais bija mūzikls man 30 gadi. Otrais bija Putvēņi, un pēc Putvēņiem bija kaut kas ļoti krasi atšķirīgs. Tas ir Klugumu, pagaidi, mēle. Šitā te, nē, tur bija, tā nav...
tā ir šitā Salome, bet tur es nebiju, tur es nebiju, nē. Es domāju, īstenībā, ja kāds kas bija trešā izrāda, man interesē. Visi jūs pavērāt. Man ir variants, ka tas varētu būt Viesturs Kairišs ar Baltiešu Gradzenu. Jā! Tā bija superīga izrāde. Es viņai nesen noskatījos ierakstu. Ārprātīgi skaisti izrāda. Ārprātīgi, neprātīgi skaisti. Vienkārši tik tā, viņi es redzējis? Neesmu redzējis. Šī varbūt būtu viena no tām, kas varbūt ir jānoskatās. Es šo ieteiktu, un man vispār dardzās skatīties izrāžu ieraksts, man ļoti nepatīk. Man tā kā, jā, es to skatos tikai tad, ja tas ir darba vajadzībām, kur tev vai nu ir jālec iekšā, vai jāredz kaut kas, kā tur mēs spēlējam vai ko, bet šī bija viena no tām izrādēm, kur es ļoti ar lielu baudu noskatījos, un man netraucēja pat ieraksts, viņi bija tik gleznāji. Tu viņu redzēja teātrī Zip, vai tu drīkst? Nē. Tu jau dabūni. No vārds. Man tieši profdeformācijas dēļ patīk skatīties tagad ierakstus, jo tur ņemās nost visa tā dzīvā māģija, ka tu esi klāt un tas kosmos klātesošs. Nu, viņi ir tādi distancētāki, jā. Tu skaties un tu saproti vairāk, nevis sajūti. Arī, jā. Jo viena lieta ir sajust, bet tad tu neko nesaproti. Un ieraksti daudz ko palīdz saprast. Bet man ļoti patika tavs noskaņojums pret teātri. Jā, kāds viņš ir? Līdz ar to man ir tāds jautājums, principā abām jums. 3 iemeslus neiet jūsu profesijā. Tas var būt jebkas, varbūt arī, piemēram, es esmu minējis to jau vairākas reizes šeit sežot. Aktieros bieži saka, neiet iestainiekos. Ja jums ir draugi vai ģimene, tad neiet aktieros, jūs viņus Nesaka mums priekšā variantus. Jā, jūs padomāt. Nevajag ietekmēt Aleksandru. 3. Es domāju, ka mēs sapratām jautājumu. Paldies. Tā problēma. Gribās pārāk daudz skaidrot, jā. Tieši 3 vajag. Būtu labi, jā. Lai neietu mācīties producentos. Jā. Vai arī neiet uz šo profesiju jā, vispār, vai arī vispār, jā. Interesants jautājums. Ir par ko padomāt. Jā. Man šķiet arī visnoderīgākais. Tā, pareizā atbild, man liekas, ka nebūs te. Tas ir... pareizā atbildes nav. Nav tāds pareizs. Jā. Tad ir? Es liecos domāt tikai absolūti kaut kādā tādā klišejiskā seklā grāvī. Piemēram. Tādā maksās maz, mājās tu būsi maz, ja tev ir sūdīga atmiņa, tad arī. Kaut kā tā. Man būs bišķi garāk, man ļoti patīk tās. Tas pirmais es pateicu par to, ka tev ir jābūt bišķiņ tai galvai, tā iestrādātai un tām vēlmēm darboties. Respektīvi, tas ir tāds bišķiņ tā domāšana, tādā, biznesmeņa. Negluži uz peļņu, bet tieši, ka tev ir jābūt tādām saimnieciskām vēlmēm darboties. Un ja viņas tev nav, iespējams, ka, var jau gan jau, bet, tas, man liekas, ka tas ir svarīgi. Nevar baidīties zvanīt pa telefonu. Tas ir, to nevar. Un trešā lieta, es nezinu. Jā, laikam nevajag kļūt par producentu, ja tu gribi patiesībā būt kaut kas cits. Piemēram, ja tu gribi strādāt, ja tu gribi būt rakstnieks vai dramaturgs, nevajag kļūt par producentu. Tikai industrijas dēļ. Tikai industrijas dēļ. Man liekas, ka tas var būt sāpīgi. Varbūt arī nē, bet man tā šķiet, ja tu gribi būt dramaturgs vai aktieris, tad dari to lietu. Bet varbūt viņam ir jāiestājās producentos, lai saprastu, ka viņš grib būt īstenībā dramaturgs. Pat 4. tomēr lieta ir tāda, ka, reāli jau vinētāji ir tie, kas paši spēj izdomāt, jo, tu pats to savu kompilāciju iekšējo zini vislabāk un paši spēj izdarīt. Varbūt viss, tu vari būt vienā personā. Ļoti daudz, kas, un superīgi strādāt. Un 10 gadus nostrādāt par producentu un pēc tam kļūt par
izcilu dramaturgu vai režisoru. Un, ja es, piemēram, tagad mācos, pieņemsim kaut ko citu, un es tagad, klausoties šo te podcastu vai kaut ko, es tagad saprotu, bet es jūtu sevī, ka es varētu, darīt kaut kādas tādas lietas, un man kaut kā velk, vai es varu vienkārši iet praksē, iet kā brīvprātīgā kaut kā un kāpt bez tās mācīšanās. Vienkārši es mācu kaut ko citu, es izmācīšos, un tad nosauc 3 iemeslus, kāpēc, lai tu to nevarētu darīt, Marta? Es te sēžu, es taču tieši tā, par producentu. Man jau nav producentu klasiski, producēšanas izglītība. Protams, varbūt tev uzreiz neņems bet arī tā. Vienkārši ka vienkārši cilvēki varbūt nobaidās, ka, padāviens, es tagad beigšu varbūt mācīties, es iešu, man tiešām varbūt sanāks tas producentu darbs, bet es beidzu mācības, varbūt man nesījies, varbūt ne, tā kā. Nē, par to naudu, protams, tur arī. Nē, labi, nauda, tas ir skaidrs. Nauda ir arī šajā nozarē, it īpaši, ja mēs nestrādājam, es nezinu, kā, valsts teātris vai tādi garāki, lielāki projekti, kā, piemēram, cikliski, kas ir festivāls, piemēram. Tas ir mazliet savādāk, varbūt, bet, protams, ir jārēķinās, ka tu tā kā, producents, tu tā kā esi atbildīgs par to. Neviens tev neko nepiedāvās, tu esi tas, kurš palīdz tiem, kas ir izdomājuši šo ideju, šo naudu dabūt līdz ar to, ja tu to naudu spēsi ar viņiem kopā dabūt, tad viņi būs, un ja tu nespēsi, tad viņas nebūs. Neviens tev, tā kā, protams, ir producenti, kas strādā teātros, tas ir mazliet citādāk, piemēram, kā izrāžu producenti. Taču Nacionālā teātrī ir pie katras izrādes. Ir, jā. Jā, tas ir droši vien atkal citādāk. Tas arī ir, protams. Es baigi nezinu. Izskatās, ka tas ir citādāk. Es domāju, ka jā. Bet atkal savas kaut kādas ieviras, vai, jā. Superīgi. Ko viss? Jā. Super. Tu gribi vēl kaut ko ieskrējies. Es tā labi jūtos šeit. Man liekas, tā forši brīvi tā. Man liekas, tie augi kaut kā tev dot tev tādu sajūtu. Nezinu gan. Bet arī krāsu gāma ir ļoti patīkama. Tas ir daudz. Tas ir tiešām daudz, ja tas telpas viss, tas iekārtojums ir acī tīkams. Labi, nobeigsim, lai ir ieraksts vismaz nobeigts. Pau. Sakām čau, paldies, ka atnācāt. Superīgi. Mēs atnācām, jā, mēs atnācām. Tiekamies. Paldies, ka uzaicinājāt. Projektos, tiekamies kaut kur. Paldies, Alma, tev.